Laikā, kad Eiropā valdīja satraukums un neziņa par iespējamo jaunatklātās E. coli baktērijas inficēšanās avotu, Latvijas gurķu audzētāji izjutuši īpaši labu noietu, atzīst lielākie Madonas apkārtnes gurķu un tomātu audzētāji Sija Aiva G. Barkavas pagastā. Pircēji vairāk uzticējušies vietējiem dārziņiem, kas ļaujas veiksmīgi realizēt visu barkaviešu izaudzēto gurķu ražu. Lai arī iestādīto gurķu platība šogad neesot bijusi liela, jo izmēģināta jauna šķirne, dārzniecības saimnieki Silvija un Juris Gruduļi nu jau par aizvadīto ražu ir apmierināti. Tā padevusies laba un arī cena bijusi atbilstoša ieguldītajam. Ļoti laba šogad ir gurķu raža, arī šķirne izvēlētā ir veiksmīgi un ļoti labi noražot, tikai žēl, ka bija tādā mazā platībā. Arī cenas šogad ir ļoti labas, vismaz pagaidām gurķu iepirkuma un pārdošanas cenas arī. Kā jūs vērtējat? Gurķus mēs jau tāpēc arī likām mazā platībā, jo jaunu šķirnes negribējās tur eksperimentēt, jo kā var ar eksperimentiem iekrist. Ja slikta šķirne nepadoda šķirne, tad tur nekā nesanāk, bet tā probēts ir un nākošam gadam mēs stādīsim noteikti vairāk. Sekojot pieprasījumam, šogad gan vēl paspēšot ienākties jaunā gurķu raža, kas pārsvarā būs nelielie lauka gurķi. Tāds esot Latvijas pircēju ieradums izvēlēties tieši lauka, nevis iegaranos siltumnīcas gurķus, kaut atšķirība esot tikai izskatā, atzīst saimnieki. Šogad pirmo reizi lauka gurķīšus mēs izmēģinām, jo šai pusē un vairāk uz Rēzekni tur būtībā pircēji priekšroku dot tomēr tiem lauka gurķiem. Taču netik veiksmīga šī sezona Latvijas tomātiem. Baidoties no E. coli baktērijas, Krievija slēdza savu robežu Eiropas dārziņiem. Tas savukārt ir pieblīvējis Latvijas tirgu ar lētajiem Holandes tomātiem, ko uzpircēji tur iegādājoties pat par dažiem eiro centiem kilogramā. Ar tik nevienlīdzīgiem noteikumiem vietējiem grūti konkurēt. Diezgan tāda laba raža sākumā, tā pirmā raža ir laba. Vienīgais tas cenu kritums, pateicoties tām pašām runām par to baktēriju slaveno, tas ir tāds ļoti jūtams šogad cenu kritums. Mēs tā knapi to savu cenu noturam šeit, mēs uz vietas, bet ja kaut kur pārdot tālāk, tad ir ļoti lēti. Krievijas tirgus ir ciet, un tad visi audzētāji skatās, kur vien var grūst. Un mums kā Latvijā vienmēr tur atļaujas nodempingoties. Un to, ko principā iznāk tā, kas ārzemēs ir, viņiem ir par daudz, viņiem, lai uz kompostu vai uz kaut ko, mūsēta pārpērk un mēģina nopelnīt. Barkavieši uzskata, ka vietējā produkcija iedzīvotāju veselību neapdraud, un pircēji prot novērtēt Latvijas dārzeņu kvalitāti. Neraugoties uz cenu starpību, tomēr izvēlas vietējo produkciju. Barkavas tomāti garšo pēc tomātiem un svaržo arī uzreiz pēc tomātiem. Vai esat speciāli te braukuši? Nē, garām šoreiz braucām, bet dažreiz mēs no Lubānas speciāli braucam iepirkties šeit. Liec. Un tad tā nauda nav tik nozīmīga? Nē, tu kā precēji. Prece, garšīgi, tomēr ir Latvijas prece un aromāts ir. Šogad ir vairāk, teiksim, svešo iebraucēja, vietēji, jā, ienāk arī pērk, bet pamatā ir svešie, kas brauc pie mums. Tie ir vienreiz atbraukuši, pagaršojuši un brauc atkal pie mums. Mēs esam Barkavā tie, kas audzē kūdrā, un tāpēc tomēr tā garša ir savādāka. Un tāpēc pircēji, to ir uzgājuši, ka tā ir garšīgāk, un tad viņi brauc un pērk.